godākie draugi, pirmo reizi mūžā esmu atbraucis uz Tallinu. Igaunijā vispār nekad neesmu bijis, tā kā šī ir mana pirmā reize. Un, protams, pirmā vieta, uz kurien es devos, tā bija vecpilsēta. Nu, tā kā vecerīga Rīgā, un te ir Tallinā, Vectallina. Es nezinu, kā īstenībā saucās. Un es tagad atrodos tādā tā kā domu laukumā, kur arī tāda baznīca, tā kā mūsu domu laukumā, bet nedaudz vairāk cilvēku šeit. Tagad dodos uz Marcipānu muzeju. Nu, paskatīsimies, kas tur ir. Tā uz ātro. Un vispār kāds galvenais iemesls, kāpēc uz šejienu esmu atbraucis. Wow, cik skaisti izskatās. Pasakaini. Ļoti skaisti izskatās. Iemesls uz šejienu mēs atbraucām ar draugiem uz Swedish House Mafia koncertu. Nu, vai festivāls te būs vairāki visādi dīdžeji, bet pats galvenais viesis ir Swedish House Mafia. Nu, un es, būdams pieaudzis, es domāju nedaudz izskatīt kaulus, atbraukt uz šejienu un padancot nedaudz. Nu, un, protams, to visu iedokumentēt, kā vienmēr. Vai kur vēl viens laukums. Nu, tagad es eju iekšā Marcipānu muzejā. Izvēle. Kāds atcerās, bērnībā bija šādas visādas figūriņas. Ļoti kārdinoši izskatās. Nu, viss taisīts no marcipāna. Wow. 8,40 šīs gailītes maksā. Bet te ir, kur visādas arbūzes, banānas. Pat omleti šeit ir. Var redzēt roku darbs, bet, nu, šī tik pat žēl šādu ēst lietiņu, ne? Vēl vesela kolekcija. Wow. Esmu iegādājies kā suvenīru, ko var apēst, šādu, kas tas tāds lācīti. 4,50 maksā par šito te mazo gabaliņu. Nu, dārgi, bet nu tā kā tas ir suvenīru veikals un roku darbs, nu varbūt arī tikpat arī maksā. Hari Krišņa visur vienmēr. Paņēmu kafiju, lai varētu nodegustēt marcipānu, un šeit ir šādi forši, interesanti, smieklīgi vāciņi, kapučīno. Ja? Un pirmais, kas man likās neparasts priekš manis, tas, ka te visi runā krievu valodā. Pat ieejot kafejnīcā, ar tevi uzreiz runā krievu valodā, un pat te ir rakstīts krievu valodā uz glāzītēm. Nu, man likās, ka Igaunijā mazāk runā krievu valodā nekā Latvijā, bet izrādās, ka tomēr laikam tas pats. Es sākumā nesapratu, es domāju vienkārši smuki izskatās, bet pēc tam es ierubīju, kad sāku dzert, ka es reāli bučoju to glāzīti. O tāds prikols, saproties. Nācis brīdis pagaršot šo dārgo marcipānu pa 4,50, saproties, ja? Saucamais lācītis, viņš diezgan tāds smags īstenībā, es jums pateikšu. Re, kur mēs viņam laužam galvu, un tagad garšosim. Ej, tu nost! Būtu jūs salīdzināt marcipānu, ko tu pērci veikalos, un tagad tādos batoniņos viņš pārdodās. Šis nav tuvu šim. Šis ir tā kā īsts. Marcipāns, viņš ir vēl tāds ciets, tā kā kožņena. Pasties, kāda viņam. Nu, kā viņš tā kā plastilīns izskatās, bet ļoti garšīgs. Reāli man atgādina bērnību. Wow! Tu esmu uzrāpies tādā tā kā kalnā. Man liekas, tas kā Bastei kalns vecerīgā. Un no šejienes var redzēt, nu, vēl viens kaut kāds laukums, baznīca. Tur ir tā kā, biznesa centrs, Canary Wharf Londonā. Līdzīgs. Un tur tālāk ir panorāma rats, bet viņš ir uz kaut kādas ēkas jumta. Baismīgi izskatās. Reāli. Čau. Čau. Nu, stāsti. Kā tev iet? Mazais.
O, šitā ir līdzīgi tā kā mums uz Brīvības ielas, ja es nemaldos, tā katedrāla baznīca, ja? Arī ļoti līdzīgi. Nu, vispār staigājot pa Tallinas to Vecrīgu saucamo, izskatās reāli pēc Vecrīgas, tikai viss tās mājas, nu, samainītas vietām viss. Bet arhitektūra pilnīgi tas pats. Nu, nav nekas labāks iepazīties ar pilsētu, kurā tu esi pirmo reizi. Labos laika apstākļos, kad spīd saulīte, ir silts, vienkārši viss izskatās ļoti smuki, cilvēki ir laimīgi un tā tālāk. Bet interesanti jau tas, kad tagad ir tāds klusums, miers pirms liela pārtī, ja? Pirms tā festivāla, kas būs tagad tā pamierīga un pēc tam, kā mēs dejosim, O, te ļoti interesanti izskatās, tāds nav bišķi nolaists, ja? Kur viss drūp un birst. Bet ļoti forši izskatās. Pat no vārtiem tāda ēna forši. Un tā siena ir tā kā uz šejieni noliegusies uz sānu. Kāds tur pat dzīvo. Wow. Forši izskatās. Pasties, ja kāds te dzīvo. Pasties, cik forši atmosfēriski. Tāds forši pagalmiņš. Nu, un lūk, no šejienes var redzēt jūru. Tiešām Tallina ir foršā vietā. Nekur tur pat ir kuģis piestājas. Visu vecpilsētu var redzēt. Nu, un arī vēl, es nezinu, kas tur pārējā Tallinas daļa. Tā īsti nevar saredzēt, jo viss ir aizaudzis zaļš. Nu, aiz kokiem. Varbūt ziemas laikā labāk visu arhitektūru var redzēt. Tagad braucam ar Bolt skūterīšiem un šeit vispār baigi atšķirās viss, ne? Daudz ātrāk nekā Rīgā, 25 km/h. Un veloceliņi ļoti labi attīstīti arī. Tā kā laižam tagad uz pasākumu. Jā, Ivar? Tusēt? No viss. Kur visi dodās uz tusiņu. Pa normālu veloceliņu, 25 km/h. Saulīte viss, bet mēs esam gatavi pārtiem. Tā kā es nekad neesmu bijis tādā pasākumā. Tā kā ļoti interesanti īstenībā. Ivaram šodien palika 40 gadi, un šī ir tā kā 40 gadu jubilejas svinēšana. Tā Ivar ātri pastāsti, kā tu jūties savos 40 gados? Tāpat kā 39. Nu super. Vesela dzīve vēl priekšā, jā? Nu, redz kā, vienīgais tas, ka viņam smadzenes bišķiņ sačakarējās 40 gados. Nu, kur mēs braucam tagad gar jūriņu, smukām, kur Anda riktīgi bliež. Jā, skats forši īstenībā. Šitā te vienkārši braukāties. Bet veloceliņi tiešām ļoti labi. Man patīk. Es ļoti ceru, ka mums Latvijā arī visu salabos, savadīs kārtībā un būs skaisti. Bet baigi forši, te tāds parks, jā, kur cilvēki visur, kur arī skrēja. Un galvenais skrēja celiņš, paskatieties, ir mīksta virsma. Jo cilvēkiem tieši patīk. Jā, es nekad neesmu neko tādu redzējis pirms tam. Nu, kaut kāds brīnum, Edgar, vispār. Tu normāli vari uzvesties savos 40 gados? Nu ko, esam iekšā, pilns ar cilvēkiem. Tālūk izskatās no ārpuses, bet vispār neko nezinu. Ejam iekšā, karoči. Skatīsimies. Vienkārši. Oh, wow.
Jā, izskatās, ka būs ļoti daudz cilvēku šodien. Ir, Ivar, oh yeah! Tā, Anda un Ivar, pastāstiet, pirms sākās vispār tusiņš, kā jūs jūtaties? Kāds jums vispār vaibiņš un ko jūs sagaidat? Es sagaidu baigot tusiņu, lai varētu nodot savus 40 gadus. Es gaidīju šo dienu pēdējos 10 gadus, un es tā baigi. Es gribu uzvarēt dejās Edgaru. Viņš baigi lielās, ka baigais deju čempions, bet es domāju, viņš nevajag dejot. Es parādīšu, kā vajag dejot ritīgi, ka šitā no Zončika. Redzēs Edgaru? Jā. Un tā Anda, es redzēju, viņu vispār dejojam riktīgi tā, pa īstam. Ivaru, protams. Vai viņš labi dejo tavuprāt? Aha, viņš pat trenējās, ja? Es šito, piemēram, lai tu zinātu, kādus sudos, šito es iemācījos tikko. Parādīšu tev. O, cilvēki sāk jau sanākt. Fanzonā jau maz vietas. Nezinu, vai es varēšu filmēt, kad jau paši Swedish House Mafia uzstāsies, bet es pamēģināšu. Nu ko, cilvēki paliek vairāk un vairāk, vienkārši pūlis nāk, visi aizpilda vietas, bet vēl ir 2 stundas līdz pašiem galveniem viesiem. Ēst mēs nevaram apstāties, festivāla ēdiens, visiem labu apetīti. Kur Swedish House Mafia ir atbraukuši. Paskat, cik daudz cilvēku ir sakrājušies. Jau palika 15 minūtes, un pēc 15 minūtēm sāksies pusotra stundīgs šovs. Not only we came here, but I think even people from other countries came here today as well to see your beautiful... I see a Brazilian flag. Well, no, that's not a British flag, that's an Australian flag. Anyway, we love you. That's what I'm talking about. Is that a Colombian flag? Well, thank you all for coming here, and thank you, Tallinn, for inviting us. There was a time I used to look into my father's side. I hear the songs from the places where I was born.
Nu ko, viss veiksmīgi pasākums ir beidzies. Es neko nedzirdu. Tagad jāatrod Ivaru ar Randu. Tie jau noguruši. Un dodamies mājās. Aha! Man likās, jūs jau gultā. Mēs te pagulējām, viņš piecēlām. Nu kā jums patika? Man ļoti patīk. Ļoti patika. Ko tu saki? Ko? Izturēji. Nu normāli tev 40 gadi šito svinēšanu. Wow, viens naktī un rekur pa labi ir galīgi tumšs. Pa kreisi turpat var redzēt oranžas debesis. Ja tās paskriešu uz priekšu. Rekā izskatās. Viens naktī, vēlreiz saku, pa labi tumšs. Un pa kreisi mums pat redzam kaut kādu sauli. Nu, kāpēc?